īpaša parādība, proti bedres. Cilvēki, kuri pavasarī visi mēs te runājam par ļoti aktuālu tēmu, proti tām bedrēm, kas ir Rīgā, kas ir ārpus Rīgas, un ka nevar vairs pabraukt normāli, jo ir jābrauc bedre, un iebraucot bedrē, vairs neredz mašīnu, un tad tur kārpās un ņemās, un tā ir, vai ne? Bet labums ir, viens labums ir tomēr autoservisiem, piemēram, un automehāniķiem ir darbs pilns rokas. Jā, par to mēs tiešām varam nebēdāt, viņiem darba pietiek, bet no tā autovadītāja viedokļa skatoties, tomēr, ja mēs iebraucam bedrē, tad visādi ČP tur var gadīties. Piemēram, mūsu skatītājs Jūris pat pamanījās tikt pie saplīsuša stikla, tādēļ, ka iebrauca bedrē. Mēs varētu paskatīties, kā tad ir ar tām bedrēm. Jā. Juris, kā daudz citu Latvijas iedzīvotāju, šopavasar izbaudīja dabas pārākumu pār cilvēku darbu, jeb precīzāk, cilvēku nolaidību. Vakarā dodoties ar auto uz veikalu Jelgavā un mājās atgriežoties jau tumsā, nākamais rīts nes lielus pārsteigumus. Bedre pie bedres, un vienu vakaru es tumsā atgriezos mājā un no rīta skatos, ka man ir maza plaisība stiklā. Uz pilsētu atbrauc atpakaļ, tā plaisa jau 2 reizes garāk. 3. dienā jau 3 reizes garāk. Lai gan auto jau savu laiku nokalpojas, 2. grupas invalīdam šis ir vienīgais pārvietošanās līdzeklis, ar ko sasprāgājušā stikla dēļ. Tehnisko apskatu nākamreiz vairs neiziet, līdz netiks pavērts maciņš jaunu stikla iegādai. Vienkārši, ka sniegs nogāja, tad ceļš palikās tik briesmīgi bedrainis, ka praktiski pa viņu vairs nevarēja izbraukt. Bija jābrauc ārkārtīgi lēni, un tad arī nekāda no tām bedrēm ārā nevarēja izsprukt. Un tad es nācu pie secinājuma, ka tas bedrainais ceļš laikam ir vainīgs. Autospeciālisti šam apgalvojumam piekrīt, skaidrojot, ka pat nieka bedra dažkārt var nodarīt spēkratam milzīgus bojājumus. Var rasties tajā gadījumā, ja mašīna ir sevišķi lietot jaunā mašīnā, tas parasti negadās, ja stikls ir pārlimēts vai mašīna ir bijusi taisīta, viens variants vai vienkārši vecs, un mašīnas virsbūve jau nedaudz staigā. Un, kā lai saka, tajās reizēs, kad trieciens ir ļoti liels var nedaudz stikls paiet no vietas ārā un rasties plaisu ceļš no mašīnas stūra. Šis gan nav tas pierastākais autoservisa meistaru gadījums, jo klienti uz autoservisu visbiežāk dodas ar bojātiem lietiem diskiem, lodbalstiem, stūras pirkstiem un pat tukšām riepām, par ceļu uzturētāju neizdarību maksājot no savas kabatas. Pāris mēnešu laikā cilvēki tur uzlikuši labas detaļas, kvalitātes oriģinālās. Saistībā ar bedrēm ir braukuši pēc pāris mēnešiem apakaļ remontēt tieši tā iemesla dēļ, ka bedres ir ļoti lielas. Bet, protams, ka dusmīgi, jo ne jau viņi ir tie, kas tos ceļus taisa, mēs kā maksājam ceļu nodokļus, bet uz šobrīd es neredzu, ka tiktu ceļi remontēti un savesti kārtībā pietiekamā stāvoklī tā, lai droši varētu braukt. Tomēr, ja nav valsts autovadītājs pasargā, tad par šoferīšu tiesībām turpmāk cīnīsies apdrošināšanas kompānija BTA, piedāvājot apdrošināt auto ar kasko bedres polisi, ko paspējuši novērtēt jau daudzi autovadītāji. Cena ir 4,99, polisi ir uz gadu, un polisi paredz izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību autovadītājiem, iekļūstot bedrē un gūstot automašīnai bojājumus līdz pat 1000 latu apmērā. Šim apdrošināšanas veidam nav pašrisks, kas ir lielākajai daļai kasko apdrošināšanas polišu, un kur bieži vien klienti nesaņem apdrošināšanas atlīdzību, tāpēc, ka šis zaudējums ir mazāks par pašrisku. Atrodoties jebkurā Latvijas nostūrī, tikai viens vienīgs zvans BTA informatīviem tālrunim, polises īpašnieku pasargās no milzīgiem zaudējumiem, veicot mašīnas remontu. Uz negadījumu vietu izbrauc arī BTA auto palīdzības dienests, kas fiksē šos te apstākļus, nofotografē transporta līdzekli, bedru, gūtos bojājumus, sniedz arī tehnisko palīdzību klienta automašīnai uz vietas, vai arī organizē auto evakuātoru. Bet, ja pat šis piedāvājums auto īpašniekam nešķiet liederīgs, ar labu ieteikumu un ziņojumu mājaslapā bedrukarte.lv iespējams pasargāt citu vadītāju no bedres. Zane Mausavī, Bērbs Prāns, Andris Damburs, Renārs Muskars, Tautas balss. Un paturpinot skatītāji, gribētu uzreiz to pateicoties šai te mājas lapē bedrukarte.lv, mēs droši vien varam izvairīties no ļoti lielām bedrēm, jo pateicoties tieši jums, skatītāji, jūsu vērīgajiem skatiem un fotogrāfiem, ko esat sasūtījuši, tās visas tur ir saliktas un atspoguļotas tieši tās bedres, kuras ir ļoti aktuāls, vai ne? Un ne tikai bedres. Ja mums šķiet, ka bedres ir kaut kas šausmīgs, tad mēs Vislatvijas autoceļu bedru kartē varam ieraudzīt arī šādu īpašu skatu. Proti, lūk, auto pat var pazust.
augustu. Un šāds ceļa posms, kas ir pavasara ūdeņi izskalots ceļa posms, atrodas Vidzemē, netālu no Zaubes pagasta Kliģenē. Attiecīgi, jābūt ļoti uzmanīgiem. Tur labāk nebraukt. Bet redz, tur ir tikai viens sarkans punkts, ko nevarētu teikt par citām Latvijas vietām, kur ir pilnīgi tā kā nosēts pēc lietus ar tiem sarkanajiem punktiem. To jau mēs nezinām. Tieši tādēļ ir ļoti vēlama jūsu visu skatītāju iesaistīšanās Vislatvijas autoceļu bedru kartes veidošanā. Nofotografējiet šo defektu pilno ceļa posmu vai kādu, kurā ir kādas milzīgas bedres. Tad ievietojiet to www.bedrukarta.lv šajā kartē. Aprakstu nelielu arī par bedri vai ceļa defektu. Un tā labā ziņa ir tā, ka visi, protams, arī piedalās iknedēļas izlozē kasko bedres apdrošināšanas polisei. Tieši tā jāskatīt tā, bet pēc maz brīdī.